Esiet sveicināti! Ēterā EVTN 23. septembra ziņu izlaidums. Jūs uzrunā Dāgs Barkāns. Šo sestdienu, 27. septembrī, ik viens tiek aicināts piedalīties garīgā kultūra vēsturiskā pārgājienā no Vecmilgrāvja līdz Ķīpsalai. Septembris un oktobris ir mēnesis, kad īpaši rūpējamies par Dieva radīto pasauli, un 4. oktobrī ir Svētā Asīzes Franciska diena, kurš īpaši rūpējās par radību. Tam par godu notiks šis pārgājiens. Par pārgājienu vairāk pastāstīs priesteris, EVTN televīzijas vadītājs Rihards Rasnacis. Romejā strata, jeb Romas ceļš, ir svētceļojuma maršruts, kas vīs cauri Latvijai uz Romu. Un šogad šis ceļš ir ieguvis Eiropas padomes kultūra vēsturiskā ceļa statusu. Un aicinu jūs uz vienas dienas svētceļojumu, kuru varētu arī saukt par garīgu kultūra vēsturisku pārgājienu. To sāksim 27. septembrī, sestdiena, 10:10 Vecmilgrāvī, Daugavgrīvas Baltajā baznīcā. Šī baznīca ir īpaša ar to, ka tur tornī ir bāka, kura darbojas joprojām un rāda ceļu jūrniekiem. Tālāk mūsu ceļš vedīs garām Ziemeļblāzmai, tad iesim cauri Meža parka takai. Tālāk šeit Meža parkā mēs apstāsimies pie Kristus Karaļa baznīcas, kur es pašlaik atrodos. Šeit mums sagaida viens pikniks, un tālāk arī ar šo te karogu rokās dosimies cauri visai Rīgai. Iesim cauri lielajiem kapiem. Arī tur iepazīsim kādas kapenes. Iespējams, ka vienā no kapenēm varēsim pat nokāpt lejā kriptā. Tad dosimies tālāk gar veco Svētās Ģertrūdes baznīcu, gar Brīvības pieminekli, Jēkaba baznīcu, un noslēgums mums būs Ķīpsalā pie Klostera māsām, kur svinēsim svēto misi Gečvaldes dievmātes godam. Gečvalde ir svētvieta Polijā, jo Romas ceļš iet arī caur šo svētvietu Gečvaldē. Tiekamies Romas ceļa vienas dienas gājienā Walk for Creation. Sākoties jaunajam studiju periodam, Satversmes aizsardzības birojs brīdina, ka Latvijai nedraudzīgu valstu ietekmei var tikt pakļauta arī akadēmiskā vide. Birojs uzsver, ka līdztekus citām nozarēm ārvalstu izlūkošanas un drošības dienesti īpaši šobrīd interesējas par izglītības un zinātnes jomu, lai ar tur strādājošo starpniecību iegūtu noderīgu informāciju. Līdzšinējie gadījumi Latvijā un citās valstīs rāda, ka interese ir īpaši liela eksaktajās un inženierzinātnēs. Satversmes aizsardzības birojs aicina mācību spēkus, studentus, pētniekus un citus akadēmiskajos procesos iesaistītos būt uzmanīgiem un izvērtēt kontaktu veidošanu un informācijas apmaiņas praksi. Pēc jaunā Liepājas cietuma atvēršanas un darba sākšanas varētu slēgt 3 ieslodzījuma vietas – līdzšinējo Liepājas cietumu, Jelgavas cietumu un Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli, informē Tieslietu ministrija. Pirmo ieslodzīto uzņemšana jaunajā cietumā plānota nākamā gada martā. Līdz tam personālam jāapgūst praktiskas zināšanas darbam jaunajā objektā. Vispirms tiks slēgts pašreizējais Liepājas cietums. Ministrija izvērtēs, vai kompleksu saglabāt citām vajadzībām, vēlāk to varētu piedāvāt pārņemt pašvaldībai, bet ja tas neizdosies, īpašumu varētu izlikt izsolē. Nākamā gada vidū plānot slēgt Jelgavas cietumu, bet nedaudz vēlāk Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija sākusi kriminālu procesu par aploksņu algu izmaksu kādā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, apkopi un remontu. Operatīvo pasākumu laikā algu izmaksas tika apturētas tieši to veikšanas brīdī. Precīzi nenomaksātā iedzīvotāja ienākuma nodokļa un sociālo iemaksu apmērs tiks noteikts izmeklēšanas gaitā. Noskaidrots, ka no 2023. gada janvāra līdz 2025. gada augustam uzņēmums grāmatvedībā nav pilnībā uzrādījis apmēram
40 darbiniekiem izmaksāto algu un par šo summu nav samaksājis nodokļus. Kopumā šī gada pirmajos 8 mēnešos sākti 46 krimināli procesi par pārkāpumiem darba spēka nodokļu jomā, no kuriem 8 nodoti krimināla vajāšanai. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība iesniegusi Veselības ministrijai kolektīva interešu strīda prasības par darba samaksas palielināšanu no 2026. gada 1. janvāra. Arotbiedrība pieprasa no nākamā gada paaugstināt valsts garantēto mēneša vidējo algu ārstniecības personām par 13,5%, bet darbiniekiem, kuri nav ārstniecības personas, par 120 eiro. Kā uzsver arotbiedrība, taisnīgs atalgojums ir būtisks motivācijai, speciālistu noturēšanai un kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamībai. Veselības ministrs Hosams Abu Meri norāda, ka šīs prasības pašlaik nav reāli īstenojamas. Ja fiskālajā telpā radīsies papildu iespējas, tad prioritāri tiks celti zemākie atalgojumi īpaši māsām, kuru darba samaksa joprojām būtiski atpaliek no Eiropas Savienības vidējā. Valsts kontrole sākusi revīziju par to, kā tiek veicināta un īstenota uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksāto līdzekļu atgūšana. Ja vecāks nemaksā uzturlīdzekļus, tos nodrošina valsts no fonda, taču parādu atgūšana ir izaicinājums. 2025. gadā parāds pārsniedza 500 miljonus eiro. Revīzijā izvērtēs, vai īstenotā politika palīdz parādu mazināt, vai tiek ņemta vērā citu valstu pieredze efektīvākai atgūšanai un cik rezultatīvi ir pieņemtie pasākumi. Revīzijas rezultāti gaidāmi 2026. gada vidū. Rīgā ik gadu ir ap 250 gadījumu, kad vecāku šķiršanās procesā nākas iesaistīties bāriņtiesai, atklāja Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs. Šādos procesos bāriņtiesa pieņem lēmumus par bērnu dzīvesvietu pēc šķiršanās, kā arī par saskarsmi, ar kuru vecāku un cik bieži bērni tiksies. Vienlaikus viņš uzsver, būtu normāli, ja šķiršanās notiktu bez institūciju iejaukšanās un vecāki paši atrastu labāko risinājumu bērnam. Sociālās kampaņas pēc atbildīga laikā Tirdzniecības centrā Akropole Rīga līdz 5. oktobrim skatāma fotoizstāde ar patversmēs mītošu suņu fotogrāfijām. Kampaņas idejas autore, kinoloģe Monta Priede uzsver, ka pieprasījums pēc lētiem kucēniem rada piedāvājumu, bet nekontrolētās kucēnu fabrikās suņus tur antisanitāros apstākļos, bez veselības pārbaudēm, bieži pārojot tuvradniecīgus dzīvniekus. Rezultātā dzimst kucēni ar ģenētiskām un kroniskām saslimšanām, kas sagādā ciešanas visa mūža garumā. Viņa pauž nožēlu, ka Latvijas likumi un kontroles mehānismi šobrīd nav pietiekami stingri, proti sodi ir minimāli un neattur pārkāpējus. Tāpēc svarīgākais instruments cīņā ir sabiedrības izpratne un atbildīga izvēle meklējot savu četrkājaino draugu. Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma saraksts papildināts ar 6 jaunām vērtībām, informē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Sarakstā iekļauta Garmanas spēle Latgalē, ko pieteikusi biedrība Skaņu māja. Tāpat sarakstā iekļauta Latviju pirts un spa asociācijas pieteiktā pirts tradīcija Latvijā. Saraksts papildināts arī ar talku tradīciju Latvijā, ko pieteikusi biedrība Pēdes LV, un Latvijas tradicionālā spēle Novus, ko pieteicis Pasaules Novusa savienības prezidents Guntars Brālītis. Tāpat iekļauta Nautrānu kultūra telpa, ko iesniedza Rēzeknes novada Nautrānu apvienības pārvalde, kā arī nēģu zveju Salacā un Svētupē, ko pieteica biedrība Salacgrīvas nēģi.